autisms ir apvīts ar ļoti daudz mītiem un stereotipiem, un cilvēkiem ir neskaidra vīzija par to, ko tas nozīmē. Un pēc iespējas skaidrāk to aprakstot, ir iespējams to demistificēt, padarīt mazāk mīklainu. 20 years ago, when I entered this field, we said like five people from 10,000 has autism. And now we say like every 36 child has autism. My brother is autistic, my younger brother. My mother works in advocacy, so I've been living with it or around it all my life. We cannot pretend being autistic. That's the difficulty, because it's not something that you can try out. So how the professionals are learning from autism, actually how we are trying to learn in this project, like we are asking autistic persons. Pirmās man pieredzes, ka es kādam teicu, ka man ir aizdomas, ka man ir autisms, bija tādas, ka es pateicu savai psiholoģijai, pie kuras es gāju jau no 7 gadu vecuma. Un viņa man teica, ka nē, Beāta, tev nevar būt autisms. Tāpēc, ka, ja tev būtu autisms, tu sēdētu istabas stūrī ar rokām pār ausīm, tu nevarētu ar mani parunāt. Lai cik smieklīgi tas nebūtu, es to sapratu, skatoties filmu. Es redzēju vienu filmu par autisku jaunieti, un tad man vienkārši bija tāds, jā, nu manam dēlam ir tieši šis. Halo, es eju pie ārstiem no 4 gadu vecuma ar šiem autismu simptomiem. Neviens neko viņiem likās, jūtīga meitene. I always felt like I'm an alien, and I felt myself different and weird, and that I don't belong anywhere. And I couldn't answer why am I like this, why am I different, and then the diagnosis answered all of my questions in my life. Nu, tas ir šķērslis, bet es nezinu, kā diagnozes iegūšana tas var kaut ko mainīt manā vecumā. Autism changes everything you talked about yourself before. It gives a good frame to know yourself more and better. Jó, akkor adnék most neked provokatív kérdéseket, oké? És azt szeretném kérni, hogy olvasd föl hangosan, és válaszolj rá, jó? Jó, reméljük nem most figyel be a diszgráfia. Na hát, hogy néznek ki az autisták? Do autistic people have good memory? What did you told to me before, 2 minutes before? Why can't autistic people understand jokes? I can understand jokes, okay? Man nepatīk joki, bet es viņus saprotu. Nav tā, ka es nesaprotu, bet dēlam ir tā. Viņš nesaprot nevienu joku. Viņš apvainojas, viņš paliek dusmīgs. He's funny. He has an incredibly dry humor, and you don't always realize he's making fun of you until a little bit later. Can autistic people act normal? I think autistic people can't act normal because it's called masking. They force themselves to act normal, and it's not healthy. They should just be themselves. And what is normal anyway? So what is normal anyway? Ļoti daudz dara pa visu laiku. Vienkārši tā kā parastā ikdiena, visu laiku tev ir kaut kas jādara, lai tu varētu dzīvot to normālo, parasto dzīvi. Tā kā, oh my God. Does autism get worse with age? No, but after the diagnosis, people say that, oh my God, you are more autistic now. You just pretend to be autistic. And there's a reason for this, because most people after the diagnosis, they start to unmask themselves. So they look more autistic, but that's not the case. They are just feel more free, and they can be freely themselves.
Tudnak az autisták normálisan viselkedni? Igen, tudnak normálisan viselkedni. Sőt, azt mondanám, hogy ugye a viselkedésnek ugye vannak szabályai, a Nagy Illemkönyv nevű irodalom foglalkozik vele, ugye azért, ami szabályokkal leírható, azt be tudják tartani, és be is tartják sokkal jobban, mint mi. Do autistic people have empathy? Yes and no. There's like two kinds of empathy, cognitive empathy and emotional empathy. Most autistic people have emotional empathy, so they saw someone crying or being sad and then they cry, but they don't know why they are crying. And there's cognitive empathy where the person knows how the other people feel, but can't feel, for example, the sadness. And most autistic people have emotional empathy and not cognitive empathy, so they can't understand why the others feel the specific way. Everyone is different. And I cannot go into other persons. This is also a thing of autism. So ich kann mich nicht in andere Personen hineinversetzen. But for me, it's the opposite. I have cognitive empathy, so I can understand that you are feeling sad. Okay, I know this, I want to help, but I can't feel that sadness. So I don't have emotional empathy. When I go to a psychologist with a very special autistic problem, they just can't understand it because it's not a big deal for like neurotypical people. Man nav īpaši daudz atbildes uz nekādiem jautājumiem, jo man nav draugu. Es nekur nekad neeju, neko nekad nedaru. Man visu laiku nojas kā bail. Kaut kā arī šodien. Varbūt no malas nav redzēt, bet tas nobijusies līdz pēdējiem. I would say this interview today is also a challenge for me. It's also a new situation. I can speak, but I can't write. I can write, but I can't hear. So only one channel. Jā, tādam neurotipiskam cilvēkam bez autisma droši vien ir kaut kāds mehānisms, kaut kas tev saka, tā kā ping, padomā par to, vai tu gribi dzert, ping, paskaties apkārt, ping. Tas ir labi. Tas mums droši vien kādreiz bija vajadzīgs, lai izdzīvotu. Jo tu nevari tur domāt visu laiku par to, nezinu, zebru, ko tu tikko noķēri. Tev vajag paskatīties apkārt, vai tūlīt tevi noķers lauva. Jā. Un es domāju, ka kaut kādā ziņā cilvēkiem ar autismu šis mehānisms nedaudz citādāks, ka tu vari darīt to vienu un to pašu lietu ļoti ilgstoši. Tam, protams, ir arī pretstats, ka, ja man kaut kas neinteresē, es to nedarīšu. Tas nenotiks. Jā. Es esmu nomainījis 36 dzīvesvietas. Dažreiz tikai smaku dēļ. Kā kaimiņu smaka man nepatīk, nomainīt dzīvesvietas, neciešu. Sensorais jūtīgums, tas rada stresu, būšanu tādā situācijā, kur tev visu laiku kaut kas traucē, tas tev ceļ to stresu līdz tam, ka var būt visādas veselības problēmas. Vienkārši ļoti grūti uzturēties jebkurā sabiedriskā telpā, kur man patīk būt, bet es to nevaru izturēt, jo tur ir vienkārši ļoti stiprs cigarešu smarža vai viss šis tāds, tā kā, es esmu tā kā tāds detektors kaitīgām vielām, jā. Tāpēc man ļoti gribās uztvert, ka šīs lietas ir jāuztver nopietni. Tas nav tā, ka, tev bišķi traucē, tu gaismiņas pilk. Nē, tas ilgstoši dzīves garumā var saīsināt cilvēku dzīvi. Still see all over Europe that the services are still missing, so we are not really prepared, none of any of the European countries to provide enough services for autistic people. We always, average people, which is not exist, but average people are always reading everything in a context. If you are autistic, there is another assumption that you are a little bit like context blind. You are reading the social situation in fragments. I know my weaknesses, but I also know my strengths.
And the main problem is to talk to other people. Draugi, kur man pazīst 10 gadus, arī pa laikam izmet kādu komentāru. Marta, kāpēc tu neklausies? Saka, es klausos, tieši tāpēc neskatos tev acīs, lai saprastu, ko tu saki. There was music and then we got a good meal. And after this it was time for small talk. I don't like small talk. Jo man arī nav filtru. Es saku visu, ko es domāju, un tad cilvēki domā, ka es rupja. Es gan šeit gribu pateikt, ka autisms nav uzvedības traucējums, bet tas nemitīgais augstais stresa līmenis un jau bioloģisku iemeslu dēļ grūtības regulēt emocijas vienkārši noved pie tā, ka šāda emocija izvirduma un izveicinoša uzvedība rodas. Pēdējā laikā es sāku apšaubīt, vai es esmu mākslinieks, vai vienkārši tās ir kaut kādas pasaules procesēšanas spējas savādākā veidā. Es nezinu. Es kaut kā jūtu izteiktu vēlmi spēt noformulēt nepieciešamo informāciju pēc iespējas skaidrāk. Un līdz ar to man arī patīk darboties ar vārdiem un valodu un ar tekstiem. Un es vienmēr meklēju veids, kā pēc iespējas skaidrāk, vienkāršāk un saprotamāk noformulēt gan to, kas ir autisms, gan to, kā cilvēki ar autismu pieredz pasauli sev apkārt, gan to, kādas ir viņu jūtas, vajadzības, sapņi, cerības, viss pārējais, jo cilvēki ar autismu, protams, ir cilvēki. He's very passionate, he's very honest, which was sometimes difficult growing up because he really didn't lie to you or for you, he would just tell it as it is. I've come to appreciate that. He has a good heart, he's kind, all the good stuff. Cik es esmu dzirdējis no apkārtēm, tad arī no savu vīra, kurš skaitās parasts cilvēks, viņš visu uztver vidēji. Ir tie viņam arī talanti, kas viņam padodas labāk, bet viņš visu vienā līnijā. Bet, kas ir tie autiskie cilvēki, viņiem ir tā viena niša, kurā viņi jūtas labu, viņi to attīst līdz galam, un tādā veidā, tā kā viņi skaitās ģēni, jo viņi kompensē visu to, ko citu nevar. Cilvēkiem ar autismu ir raksturīga nevienmērīga kognitīvo spēju attīstība. Tas nozīmē to, ka var būt īpaši attīstītas spējas vai īpaši talanti kaut kādā vienā jomā un nozīmīgas grūtības citā. Un, ļoti bieži ir tā, ka līdz ar to cilvēki ar autismu tiek nesaprasti un pārprasti, jo viņu spējas tiek novērtētas vai nu par zemu, vai nu par augstu. Un manā gadījumā tās tika novērtētas par augstu, proti, ja reiz man bija labas atzīmes, tad tas nozīmē, ka es ar visu tieku galā, lai gan patiesībā tas nemaz tā nebija. Autisms ir ļoti sarežģīts un komplekss traucējums. Bet tajā pašā laikā pielāgojumi, kas cilvēkiem ar autismu ir ikdienā vajadzīgi, patiesībā nav sarežģīti. Lielākoties tie ir vienkārši, tie ir vienkārši ieviešami, tie ir lēti. Un, kā es jau minēju, tie ir noderīgi un palīdzoši ne tikai cilvēkiem ar autismu, bet visiem. It's good for everyone. It's not only for the autistic student. Every student will gain from those changes, and they are not like rocket science. So I think it is possible to make those small changes. I now knew that this is my dream job, to work at the public administration, because it's organized, it's structured, and I feel comfortable with it. No vienas puses cilvēkiem ar autismu ir nepieciešama struktūra, rutīna un tam līdzīgi, bet tas, kas ir ļoti svarīgi, ir, lai šī struktūra un rutīna būtu paša veidotas, un lielākā daļa darba vietu patiesībā uzspiež kaut kādu savu rāmi, kurā ļoti bieži ir neiespējami iekļauties. Tas ir grūti, jo mūsdienu pasaulē nav izveidota vieta visiem. Jā, mums visiem, pat normālam cilvēkam, ir grūti iederēties. Darbā ir grūti iederēties skolā, tāpēc, ka tas kādam tev jābūt, tas lauciņš ir tik ļoti šaurs.
and I hope I once will get a fixed job. But die Hoffnung stirbt zuletzt. Cilvēkiem bieži ar dažādu veidu funkcionāliem traucējumiem ir bail būt par apgrūtinājumu, bail vērsties un lūgt atbalstu un lūgt palīdzību. Tev nav vajadzīga diagnoze, lai pieņemtu sevi un dzīvotu tādā veidā, kas tev ir ērtāks. Tā kā jebkurš to var darīt. Ja tu saproti vienu dienu, ka tev nepatīk nesāt augstupēļu kurpes, tev ir opcija viņas nenesāt. Ja? Nu, manā izpratnē vienkārši cilvēkiem būtu jābūt izprotošam, jo tam jau nav svarīgi, ir tas autisms vai nav. Cilvēki visi atšķirās. If you need a help, please take it. If the help is offered to you, please take it and let you be helped. That I think is very helpful when interacting with them, is giving them, or how do I put this, to approach them on their own terms. So it's kind of on you to understand their limits and adjust to that, to be able to correctly communicate or get closer. Just let the other person be how they are. Lai tu viņam neuzbāzies, vismaz tik daudz zināšanu, lai tu neapskaut katru dienu savu kolēģi, kuram riebas apskāvieni, vai tīri respekta ziņā, respektēt tās vajadzības. Jo tas jau arī būtu tas, kā būt pietiekoši iekļaujoši. Man tā kā nav vēlme visas savas problēmas tev pateikt, bet nav arī to instrumentu, kā izskaidrot, lai tu man liec mierā. Bet cilvēki ar autismu ir cilvēki. Pret mums var vienkārši attiekties tā kā pret cilvēkiem. I don't know, accept everyone as they are, respect them as a human being, even if they are different than you. But this is big, and I think we are not there yet.